tu ir ziedoklis tāds un tāds. Jā, tas pats, kas notiek, teiksim, bieži vien ar baznīcas iekāpju, tas pats ir arī sinagogās. Un tas ir viens no veidiem, kā, teiksim, vākt ziedoklis sinagogas uzturēšanai. Jā, jo, ja cilvēks, piemēram, grib sēdēt tādā labākā vietā, kas būtu tuvāk austrumu sienai, un formāli tuvāk Jeruzalemai, tuvāk Dievam, jā, nu tad viņš var arī piemaksāt, teiksim, to, lai sēdētu labā vietā, ja viņi tā gribēs. Jāsaprot, ka, protams, mūsu gadījumā Jeruzalem ir dievnīgs, ja? bet tradicionāli sinagoga ir orientēta uz austrumu, ja? jo lielā mērā tas nāk no laikiem, teiksim, ka Austrum Eiropas sētē galvenokārt nāk no Itālijas. 8., 9., 10. gadsimts, caur Vāciju, caur Poliju, tā, lēni. Ja? Un, protams, ka Itālijā Jeruzalem ir nosacīti austrumos. Un šī tradīcija ir saglabājusies. Ir dažas sinagogas Latvijā, man liekas, tāda nav, kas būtu vērstas reāli uz Jeruzalem, kas būtu uz dienvidiem, ja? Bet galvenokārt uz austrumu vēl joprojām. Grīstu vitrāžā ir viena no lielākām Latvijā, un tajā ir attēloti 12 dārgi, tā ir alūzija uz 12 Izraēlas ciltīm, bet arī alūzija uz speciālo trūšu lati, kas bija tempļa virspriesteri. Ja, kas savukārt arī bija alūzija uz 12 ciltīm. Uz 2008. gadu tā vitrāža bija gandrīz pilnībā gājusi bojā, jo 80. gados bija kaut kāda ugunsdzēsēju inspekcija, un viens no tiem inspektoriem iekrita vienkārši vitrāžā. Un, pēc tam jau palika tikai viens neliels fragments, pēc vitrāža de facto ir jauna. Bet logu vitrāžas ir orientētas. Vitrāžas ir orientētas. Viņas trijās krāsās dažādās ir. 3 dažādas krāsas vitrāžām. Jā? Un te ir atcēts viens no krāsuma fragmentiem. Tas droši vien 20. gadsimta kaut kāds sākums vai starpkaru posms, kas turpināja to dekoratīvo krīzi, kas iedzer balkonu. Uzrakstas virs toršķirsta, kas ir kaut kas ļoti neparasts, kas ir unikāls. Tas ir fragments no psalmiem. Es esmu svētīts Dievs un kungs, kas nedeva mani par laupījumu ienaidnieku zobiem. Tas bija uzrakstīts pēc holokausta, kad sinagogā sāka pulcēties neliela izdzīvošā ebreju grupiņa, apmēram 50 cilvēki, kas strīdāk izdzīvojuši. Ja, un, protams, ka tagad atjaunojot renovējot sinagogu, mēs to uzrakstu atstājam. Tas ir kaut kas ļoti neparasts. Tā, ko vēl kādu interesantu pastāstīt? Varbūt kādu jautājumu? Sakiet, tā kancele, viņa ir atjaunota 8. gadā? Kopš šiem laikiem? Viņa tika renovēta, bet viņa kopumā tā arī bija. Vienkārši tāds interesants auseklīšu raksts. Tas ir normāls mālitāju motīvs, tas nav auseklīšs. Bieži jau tāds nav auseklīšs, tas ir šeit. Pa tiem kroņiem, kas tur labajā pusē. Jā, kroņi tie ir tā saucamies Toras darbumi, tad ir tradīcija. Tā kā svarīgākais objekts sinagogā ir Toras tīstoklis, tad to visi savi izdaļa. Jā, tas nav tā, ka vienkārši to tīstoklis skapīt. Jā, tas ir ielikts vai ietīts speciālajā autumā, kas arī ir dekorēts. Teiksim, Itālijas vai Maroka, piemēram, Marokas ebreju kopienās, tas ir ietvars, koka ietvars, kas mēdz būt ar kaut kādu sudraba dekoru vai kaut ko. Austrum Eiropā tas biežāk ir vienkārši autumā, tāds ietērps. To izdaļo ar visvisādiem sudraba kroņiem, kaut kādām platēm un visu to. Ja, jo attieksme lielā mērā pret Toru ir kā pret līgani. Un, teiksim, ceremonija, kad ir pabeigts Toras tīstoklē, ja pabeigta rakstīšana un notiek Toras tīstokļa ienešana sinagogā, tur ļoti daudz
kas ir ņemts vienkārši no kāzu rituāla. Jā, tas tās ļoti svarīgs moments. Daudzās sinagogās ir Toras kroņi, tie var būt. Mūsu gadījumā tie, kā es saprotu, ir neīpaši seni. Tie nav pirmskārt kroņi. Jā, un cik mēs varam secināt, vispār Latvijā kaut kā varbūt izcila mākslas darbu tieši sinagogās ne. Jā, bet, piemēram, tā pašā Prāgas muzejā, kur jūs redzēsiet neaprakstāmē, smalki dekorētos kroņus. Jā, kas bija, bet, tā ir normāla mākslas, protams. Jā, jo, barbs ir barbs. Kā jāpars šeit. Vēl viens jautājums. Kaut kur lasīja, ka kara laikā Toras skapis tika kaut kādiem dēļiem, kā noslēpts, aiznaglots. Kas tur īsti ir bijis? Tur bija kaut kāds, ir kaut kāda tāda versija, ka it kā tas tika aizklāts dēļiem, kaut kāda vilku siena tika izveidota. Tas kaut kāds ļoti dīvains stāsts. Visas. Jā, principā nav īpaši saprotams, kāpēc tas būtu jādara. Ir skaidrs, lai paglābtu to, jā, bet diez vai nacisti 4 gadu laikā, 3 gadu laikā nezināja, kas tur atrodas. Ir diezgan ticama versija, vienkārši par pašiem tīstokļiem. Tīstokļus noslēpa reformātu baznīcas mācītājs Gustavs Šaulovs, kas bija ļoti ievērojams arī luterāņu teologs, un ka viņš vienkārši kaut kur noslēpa bērniņus vai pagrabā tīstokļus un jau pēc kara atgrieza draudzi. Jo mēs zinām, teiksim, ka viņš mēģināja arī palīdzēt ebrejiem, izsniedzot viltus dokumentus par kristīšanu. Jā, tas šai gadījumā skan diezgan ticami. To stāstu, tas ir kā bija aizstāsts par kādiem dēļiem, es arī esmu dzirdējis, bet es tam drīzāk neticētu, jo es vienkārši nevaru atrast nekādu loģiku šādā rīcībā. Un tāpat stāsta, ka tieši Šaurums ir aprunāja nacistus sinagogu dedzināt, saprot, ka tad liesmas skart arī reformātu baznīcu. Grūti tā bija, ne? Bet, kā jūs redzat, sinagogu netika dedzināt 4. jūlijā. Kāds notika pārējais Rīgas sinagogā. Tā. Jā, bija 5 lielas sinagogas. Es redzu, bija 5 lielas sinagogas, apmēram 25 mazākas sinagogas. 5 lielās bija šī te. Toreiz viņi saucās pilsētas sinagoga. Es skatās kā viena no lielajām. Jā, šī bija viena no lielajām sinagogām. Tad, protams, lielā sinagoga Gogļa ielā, vecjaunā sinagoga Maskavas ielā, Maskavas 57. Bet, kad būs mums ekskursija, mēs to būsim. Mēs par to vēl arī stāstīšu. Tad Stabu ielas sinagoga, Stabu 63. Un Hasīdu sinagogu kompleks Elijas ielā, Elijas 17. Tur, kur tagad LNT ēka tieši. Pārējās bija ēkas, kas bija speciāli būvētas, kā sinagogas, teiksim, Barona iela 112. Bija vienkārši sinagoga, kas bija kaut kādās privāti dzīvokļos, kur vienkārši, teiksim, vairāki dzīvokļi tika apvienoti, pārbūvēti, un tā bija sinagoga. Kā tas bija, piemēram, Valdemāra ielā 40, es nemaldos. Bija kaut kādas ēkas, kas bija pielāgotas, kā bija sinagoga Berga bazārā. Tā bija vienkārši viena no tām ēkām, kas ir Berga bazāra iekšienē. Es vienmēr saku par 5 un 95. Ar to var paskatīties, jo, protams, daudz sinagogas tika atvērtas, kaut kādas draudzes tika likvidētas, apvienotas un tā tālāk. Pēc otrā pasaules kara bija 2 draudzes, tad bija Hasīdu, kas ir tāda mistiskā, negluži sekta, mistiskais jūdaismu novirziens. Viņu draudzes bija Berga bazārā, 50. gadā to apvienoja šīs sinagogas draudze un otro draudzi likvidēja vienkārši. Ja? Tad Hasīdu sanāca uz šajā zālē, protams, tur neaiziesim uz brīdi. Un nepacīgi pulcējās te. Bet, teiksim,
Un šodien arī ir dalības kastīti nekastīgi, bet viņi mainās visu laiku. Tas ir zālē un pēc tāda rituāla. Drīzāk lūkšana kārtības. Tā kā simbolu ir tikai viena, visus kaut kā apmierināt, visus noteikti mainās. Un sestdienās, kad sanāk pieteikuši daudz cilvēku, dievkalpojumi noteikti paralēli divās zālēs. Katrs var izvēlēties pēc kāda rituāla un vairāk. Galvenās atšķirības nav, lērums atšķirības. Teiksim, vienkārši, lai jūs saprastu 18. gadsimtā, kad tas ir parādījās, jūs uzskatīt, ka braucīgi ir modernisti un tā. Šodien uzskatīt, jā. Viņi parādījās 18. gadsimtā vidū, 740. gados. Uz 19. gadsimta modernisti ir uzskatīt par vislielākajiem ortodoksiem konservatoriem. Principā kastītismam ir lielāks uzsvars uz mistiku, sākumā uz kaut kādu mistisku tekstu studēšanu, bet arī paralēli uz jautrību, uz vēsturisko un intelektuālo kalpošanu Dievam. 18. gadsimtā viņi varēja mierīgi simbolizēt, pat uz Bībeles dejot. Tā šodien es arī laiku palētām, toreiz bija vienkārši absolūti normāli. Citēties skatījās, uz ko ar aizbraukt. Un, teiksim, bija arī kaut kāda viena kasēt grupām kārtības kas taisīja to sakrabātiskos strīdus uz Bībeles. Un tāpēc mums 19. gadsimta, teiksim, aptaisnot pārstāvu tekstos. Bieži vien saskatās to, ka visi kasīt taisa strīdus, nav tā. Ir viena konkrēta grupa, bet kaut kā ir aizgājās. Kaut kā tā, ir sabolēt, pirms orķestram bija iesnām alus 150 kasītas un notis. Tā saucamā galva. Nē. Pasaulē Eiropā. Latvijā reāli bija pārstāvēti 3-4. Pārkam, faktiski tie bija vienas grupas. Lai jūs saprotat, tur būtu jālasās iepriekšā lekcija, ka kasītisms ir kā tāds kā krūmis. Tad ir pamatnē, saknes, kas ir 750 gadi, tad liela zari, un tie zari tālāk sazvarības. Un tad uz ziemiem stāv aizvirzījusies zars, ir tā saucamā habāra grupa, kas tālāk arī sazvarojās 6 grupās, bet gandrīz visas tās grupas uz 20 gadiem jau bija izūtas. Latvija bija viena no nedaudzām vietām, kur palika 20. gados daži šīm grupām. Un tad Latvija bija tikai šī kā Bagdāda pārstāvja. Šodien ir kādas 10 tādas lielākas grupas un kāds varbūt 25 mazākas grupas. Mazāk lielākas grupas uzņēmēji, teiksim, Habāda un Dīnas. Daži miljoni kādu 2 miljoni tad, teiksim, otru lielākā grupa ir Salkumā, grupa tā saucamā Mārta, neliela pilsēta, Rumānijas ziemē. Viņiem ir daži 100 tūkstoši, 600-700 tūkstoši. Bet ir arī tāds mazas grupiņas, kur ir 300. Un, kā es jau teicu, galvenokārt tie ir tās grupas vienalga, kas nāk no Rumānijas un Ungārijas. Ir ļoti maz tādas, kas saglabājušas no Baltkrievijas, no Ukrainas. Iet runa par lūkšanu rituālu. Tur iet runa viņam, teiksim, ir savu kā lūkšanu. Kas principā ir rādies, lai nošķirtos no pārējiem. Tas redzēt, jā, bet no ārējiem. Bet galvenais tā, jūdismu kodols un tas jau paliks.
mums ir viena. Nākas kaut kā sacīt. Normāls. Visu pirms tam ir ļoti ortodoksāli cilvēki, mums ir diezgan maz. Jā, mēs varētu tā runāt. Dažas tādi cilvēki, kas ļoti strikti pieturās pie visa kā. Bet arī viņu starpā īpaši konfliktu nav. Tā, teiksim, tāda konflikta, kāda ir mūsu Latvijā, teiksim, Lietuvā vai Baltkrievijā, 18. un 19. gadsimtā, tāda nav. Un vispār tā pasaules. Tas uzplaukums, tas izraisīja milzīgas pārmaiņas kopienā, jo, protams, konservatīvās autoritātes toreiz ļoti asociatīvi vērsās, tur notika tā saucamā herēma ceremonija, nebūtu amatēni, bet cilvēku izslēgšana no draudzes. Bet Hasīdi atbildēja to pašu, viņi bija pieteikoši autoritātīvie līderi, kas arī varēja uzņemties to atbildību un izslēgties pretinieks no draudzes. Tā kā pārvērtās par to, tās puses, kā mētājums ar tiem visiem, ar tām temām, bet ir jāsaprot, ka tas nav tā vienkārši. Mēs te visādi varam draudzes nozīmē, kā tu, kā uzliekot kādam hermu, un centies piesaistīt tieši to sankciju. Ja tev ir draudzes, tas nozīmē, ka protams, tev pārkos visi sociāli kontakti, un ka Dievs tev kaut ko sodīs. Dievs tev notiek, tas nozīmē, ka tā ir kaut kāda nepareiza. Tas vienkārši novada pie tā, ka tev bija devalvējusies vispārējās protams autoritāte kaut kādā ziņā. Jo bija redzams, ka tā ir vienkārši politika. Viņas galvenais intelektuāls, Kremers. Viņš nebija slavīgs, nekās vienkārši padošais savas paudzes intelektuāls.